dalīšos ar notikumu, kas izmainīja manu domāšanu. Es tik ļoti gaidīju savu operācijas datumu, un es saslimu uz veselām 4 nedēļām. Līdz ar to mana operācija pārcēlās vesels 2 reizes, un 3. reize bija tā īstā. Bet ar ko es saskāros šajā te posmā, kad viss gāja greizi? Mani apkārtējie cilvēki jau sāka domāt, varbūt, ka šis nemaz man nav jādara, varbūt, kad mani sagaida kaut kas slikts, varbūt, ka tas ir jāatliek. Arī man nedaudz iezagās šīs domas, ka varbūt nemaz nav lemts, bet es dziļi sirdī jūtu, ka tas notiks, un man bija sajūta tāda, ka es jau šobrīd dzīvotu ar šo te rezultātu. Un tā mana lielākā mācība šeit, ko es sapratu, ka būs tev lieli sapņi, lieli mērķi, un būs dažādi šķēršļi, būs cilvēki, kas teiks, tev neizdosies, varbūt nedaudz pagaidi, varbūt tas nav tavs. Arī tev pašam var sākt par sevi rasties šaubas, bet ja tu patiešām no sirds zini, ka tev tas būs, tad vienkārši ej uz priekšu un dari visu tā, it kā tev jau tas būtu piepildījies.